Dārgie draugi, šajā epizodē mēs runājam par to, ka klausītas grāmatas nav lasītas grāmatas. Šitas čalis tikai klausās, iedomājies? Jā, vēl mēs parunāsim par to, vai Eirovīzijā vajadzētu sākt mums kopēt pārējās valstis. 100%. Tas viss cēsurīts. Klausamies. Labrīt, Cēsis! Čau! Čau Cēsis, čau Latvija, čau visa Baltija un Eiropas Savienība. Tālāk mēs nesveicināsimies. Pietiksies, jā. Nu, klausies, es jau šorīt ieraudzīju un es sapratu, ka man jāiet pie friziera. Jā, man arī nenormāli. Bet, zin kā, man bija paredzēts pagājušo piekdienu, man bija paredzēts doties pie friziera. Bet tu neaizdevies. Man bija tajā brīdī koncerts zālē ielikt pēkšņi tur, neviens netiek, man bija jāiet. Nu tā, viņi jau bez tevis nevar vairs iztikt taistas. Šausmas, ne? Ārprāts, tā ir tik stulba sajūta būt gribētam. Mani paļauties šajā ekonomikā. Nu tad, jā. Jā, interesanti. Tas, kas manā dzīvē pēdējās dienas noticēs, ir, es jūtos nenormāli labi. Es esmu tāds pozitīvs pils, raķeti, fanfāris, vispārējais. Es sāku justies viens sliktāk. Kā tik tas nav sajustīts kaut kādā veidā? Jā, jau pagājušais bija otrāk, tu biji nenormāli tev. Jā, iespējams. Nē, man zobu man izraujos sen. Dvēseli tiek rauta šobrīd. Lēnām sūcam ārā tev visu pozitīvo. Novovo. Pīpēt sācis, es skatos. Nē, es nezinu, kaut kāds drusku klaps. Es tagad lasu vienu interesantu grāmatu, varbūt, ka tiešām es nedaudz apslims, jo es lasu tagad interesantu grāmatu par to, kā mums imūnsistēma un smadzenes ir sajūgtas kopā, jo vēl līdz nesenam laikam tika uzskatīt, bet burtiski līdz nesenam, līdz kādiem 10-15 gadiem apakaļ tika uzskatīts, ka imūnsistēma no smadzenēm ir pilnīgi absolūti neatkarīga. Īpaši vēl tādēļ, ka eksistē blood-brain barrier, vai ne tāda tā kā barjera asinsvados, kas neļauj imūnšūnām tā kā nokļūt smadzenēs. Nu, izrādās, ka vienkārši visi zinātnieki visus šos simtiem pāris gadu ir skatījušies nepareizajos virzienos, un, protams, ka šī sakarība mums ir, un viens no veidiem, kā mums smadzenes ietekmē mūsu, teiksim tā, kā imūnsistēma ietekmē smadzenes, un savukārt smadzenes ietekmē mūsu uzvedību, ir sickness response, tātad mūsu atbilde uz to, ka imūnsistēma sūta signāls smadzenēm, ka mēs esam slimi. Un tas izskaidro visu to vīriešu slimības, to štēlu evolucionāro viedokļu. Mums ir 372 un viss. Un tas rakstnieks ļoti labi, viņš apraksta to, kā viņš pats bija Zviedrijā, viņam iešpricēja kaut ko, kas izskatās pēc slimības, bet īstenībā ir vakcīna. Diemšu, pilnīgi visas vakcīnas tā strādā? Tīfa vakcīna, visas mūsdienās vairs ne, mūsdienās ir jaunākas vakcīnas, kas vairs tā, man liekas, nestrādā, bet jebkurā gadījumā tiek radīta viegla tāda reakcija, un viņš novēroja to efektu uz savējo garstāvokli, un jā, tieši tā, viņš grib noslēgties, būt prom no visiem, viņš grib būt vienatnē. Tā kā vecs skaķis. Tā kā es, piemēram, jā, tieši iet prom nomirt, jā. Tātad, nu, lūk, un man iespējams ir sākusies vienkārši šīs slimības uzvedība, un tas nozīmē, ka varbūt, ka es esmu nedaudz apslims. Un jā, un cilvēks jūtas vienkārši depresīvāks, un kas ir interesanti, šī slimības uzvedība ietekmē, jā, smadzenēs tieši tos pašas vietas, ko ietekmē depresija. Un tā, kad varbūt, ka es vienkārši esmu nedaudz apslims. Bet sākot lasīt jaunu grāmatu, tas vienkārši automātiski nozīmē, ka es pabeidzis iepriekšējo. Jā. Tagad jāsaka, es drusku žulījos, es drusku krāpos. Tu izlasi grāmatu, tu esi tas cilvēks, ko piefiksē, vai tu vienkārši lasi? Jā, līdz manai lielajai dzīves bedrei iepriekšējā gadā es katru gadu pierakstīju grāmatu, ko es izlasu, un tam man bija tas uzstādījums zem 12 grāmatām, ja es izlasu, tad man ir pamatīgi jāmaina ir uzvedība. Par laimi pat pagājušajā gadā, kas man skaitās ļoti slikts psihoemocionāli gads, es tāpat izlasīju virs 12, es vienkārši viņus nepierakstīju. Kurā brīdī tu lasi tās grāmatas? Tā kā pirms gulētiešanas vai? Nē, pirms gulētiešanas Kindle formātu es reizēm lasu, jo tāpēc, ka viņš ir izgaismots, Bet, tu es kādreiz lasīju no rītiem mannā sēžot, bet tagad man tā mannā sēdēšana arī atkrīt, jo tūlīt gan viņa atkal atsāksies. Jo es nevaru sev, man ir pāris grāmatas galvā, kuras gribētu, un ne galvā, viņas ir kaut kur mājās. Man ir tādas grāmatas, nodrukātas. Man vajag dīvaini, ka būtu galvā esošas grāmatas, kas tev ir jāizlasa, jo viņas nav nodrukātas, bet ko darīt man jāizlasa? Man gribās, bet es kaut kā, es apzinos, ka es gribu lasīt grāmatu, un es nevaru saprast, kurā momentā savā dienā es tā varētu, jo, teiksim, es atbraucu mājās, ko es pāēdu, tad tu dzer. Pastos pāris video, viss un sēju gulēt. Es varētu video nestīties un grāmatu lasīt. Jā, tieši tam. Jā, man tāda atsevišķi atdalīta laika sociālajiem mēdījiem nav, varbūt tāpēc es varu atlikt drusku laiku lasīšanai, bet lasīšanai var atlikt praktiski jebkuru brīvu brītiņu, jo es grāmatas mēdzu ņemt arī sev līdzi vis kaut kur un piemēram, pīpauzes vietā. Nu, jā.
Tur darbā palielināt pilnīgi nekas nav jādara. Lasi. Wow. Precīzi. Tagad viss no nākošās reizes, dāmas un kungi. Jā, es stāstīšu savu pirmo grāmatu. Nē, Bruno šeit sēdēs, vienkārši lasīs. Bet jā, tātad es šogad noklausījos, nevis izlasīju Douglas Adams Last Chance to See. Šī ir arī pēdējā Douglas Adams grāmata, ko es noklausīties nav, tu nevari teikt, ka tu noklausījoties, es lasīšu. Piedošana, es noklausījos grāmatu. Labi, ok, kas ir pēdējā grāmata, ko tu noklausies tādā gadījumā? Labi, neskaitīsi. Nē, zini, kā ir izdarām tā, lai būtu godīgi, vienkārši skaitam viņas, ja? Tad kādu tu noklausies pēdējo? Tad noklausītās ir... Ieskaitās pa izlasītajām, jā. Solvits Aboltiņas autobiogrāfija. Nē, lūdzu, saka, ka tā nebija. Nē, burtiski. Un kā tev viņa patika? Es saprotu viņu tagad. Kur bija tie viņas aspekti, kurus tu pirms tam nesaprati? Visi? Es jau nebiju iedziļinājies, tā kā viņas dzīvē. Tu nebija viņas dzīvē iedziļinājies, bet tad uzreiz meties klāt biogrāfijai. Es iegāju iekšā... Nomiru. Tu arī esi slims. Jā. Es iegāju grāmatnīcā, man bija nodoms, ka es gribu nopirkt kaut kādu, man liekas, ka dzējolīšu grāmatiņu. Un es ieraudzīju viņu, man skatās pretī. Okay. Cietajos vākos. Okay. Iekšā. Es neesmu pēc šāda principa maksājis par grāmatām, bet nemaksājis par grāmatām. Bet jebkura grāmata ir laba grāmata. Bet, ja tu ņem... Es varētu iedomāties vienu grāmatu, kas vienkārši, ja tu atcerētos sarunas sākumu, tad mēs runājam par noklausītiem audio grāmatām. Bet es saprotu, ka viņi arī paņemt no veikala un iznest laukā sev. Es neklausos. Kur? Nē, to, ka tu neklausies, to es tikai esmu pamanījis. Bet nav par klausīšanos jāmaksā? Ir tā jāmaksā visur, ne? Vai var arī bez maksas klausīties? Skatoties uz tavu attieksmi pret lietām. Nē, protams, man ir Audible konts, tā kad man katru mēnesi, lai es turētu sevi, tā teikt, tonusā, man ir subscriptions Audible, un man katru mēnesi palielam būtu jauna grāmata jāpar. Ko es arī daru? Man ir ģimenes konts, man sieva arī viņas klausās reizēm. Tā ka... Tā jau tur vēl viena vieta man, pēc cik es šeit tās bezmazvēja ārlaulības dēls esmu. Jā, labi kā ārlaulības, godīgs. Es varu brīvprātīgi aizgriezt tev muguru reizē. Bet jā, katrā ziņā, es teiktu tā, Douglas Adams Last Chance to See ļoti labi, ar viņu sākās pēc būtības populāri zinātniskie conservationisti, jo tā ir kaut 86. gadā izdot grāmatu, tā kā dabas aizsardzības kaut kāda tāda kustība. Ļoti interesanti, ļoti bēdīgi, protams, grāmata, bet ārkārtīgi arī smieklīgi, vienlaicīgi, latviešu valodā viņi pieņem, ka visdrīzāk izdot nav, tā ka angliski, bet angliski ir ļoti smuka valoda, tā ka iesaku izlasīt. Ko es tagad sāku klausīties? Es nesāku neko klausīties vietā, tā ka es vēl neesmu izlēms par nākošo grāmatu, bet lasu es šobrīd to Immune Mind. Taču es par šo laiku esmu paspējis vairāk, vismaz 2 vai 3 grāmatas izlasīt. Bet tu esi tāds izaugsmes grāmatu čalis. Tu neinteresējies par kādām tur, es nezinu, romāniem, fantastikām ar sam šeit? Daļliteratūru tu domā. Jā, daļliteratūru šobrīd lasu, tieši gribēju teikt. Par šo laiku es esmu aizmirsis paziņot to, ka es esmu jau paspējis 3 grāmatas izlasīt. Man ir tā, ka ja man iepatīkās kaut kāda sērija vai rakstnieks, es izlasu pilnīgi visas tā rakstnieka grāmatas. Terijs Prečets man iedzina diezgan ilgā, 2 gadu garā caurumā, viņš rakstīs 45 grāmatas, bet es viņas visas esmu izlasījis. Man vēl sieva uzdāvināja neizdotos kaut kādus stāstus nesen. Arī tos es izlasīju. Tātad Ričards Osmans ir tāds, viņas arī Latvijā pārdos, bet es neesmu pārliecināts, ka viņas tulkots. Viņas Latvijā var nopirkt angļu valodā. Tātad Thursday Murder Club par pensionāriem. Ričards Osmans nav tas amerikāņu, bet britu komiķis. Jā, bet viņš arī pierēs. Lielais čals. Jā, un šobrīd viņš ir ārkārtīgi veiksmīgs arī rakstnieks pierēs. Pirmai daļai grāmatai jau ir filma, jau nav filmēta. Tā ka viņš tā, ka, man liekas, 20. sākumā rakstītās grāmatas, tā ka viņš ir arī ārkārtīgi produktīvs viņās. Es viņu tikai no tā Taskmaster. Jā, pareizi. Jā, es nesagalu kopā, bet tas ir tas pats cilvēks. Jā. Lūk, tātad grāmata par to, kā upper middle class pensionāru, tādā tā kā pansionātā, mūsdienu, kur katrs dzīvo savā, protams, vietā, cilvēks sāk interesi pēc nodarboties ar neatrisinātu noziegumu šķetināšanu, kas ieved viņus, protams, noziegumu tur kaut kamā. Man kā tādam vidējam anglofīlam ārkārtīgi man patīk tās grāmatas. Es varu pilnīgi tikai vienīgi ieteikt. Tur atkal, protams, nekādu beigot tur valodu mēs nevaram izdalīt, bet tur ir ļoti, ļoti interesants sižets, kurš ir vienkāršs un viņš ir piņķerīgs, bet vienkārši piņķerīgs. Tur nav nekas beigi jāpārdomā vai jāizdomā. Tā kā tās es esmu paspējis diezgan daudz izlasīt jau šos pāris mēnešu laikā. Tā kā jāstāsta, ko es tagad, tā man ir daļliteratūra, tā Immune Mind man tagad ir populāri zināms kā literatūra, un tad man tagad jāizdomā kaut kāda audio grāmata, ko es klausos. Un tā es šitā visu laiku šādas 3 lietas man visu laiku kaut kur tur rotē. Iesaku visiem lasīt, kuri jūt pēc tā vajadzību, tie, kuri nejūt pēc tā vajadzību, lūdzu nelasiet, jo
jums ir jāiet cirst mežā koki. Nē, es nezinu, nav taču obligāti jā. Es pats vairāk cilvēks, kas nelas grāmatas, es tikai nevaru saprast. Man ļoti gribētos, kā reizēm ir tāda lieta kā kvālī, tas ir tavs subjektīvā uztver par lietām. Es gribu ārkārtīgi parasti, man tāda interesanta lieta ir mēģināt saprast, kā uztver viens un tos pašus stimulus dažādi cilvēki, kas nekad nevienam no mums nebūs lemts izdarīt, bet es reizēm par to fantazēju, kā iedomājamies, ka man tagad, piemēram, iepriekšējais gads man bija ārkārtīgs maksētājs, man piedzima bērns, un es izrādās, esmu ārkārtīgs sisīts, un es nevaru panest mazus bērnus, ko es zināju pēc pirmā bērna, bet tajā brīdī, kad piedzima otrais bērns, tas tā kā viss ir reiz 14, vai ne? Un es savilku ļoti daudz lietas savā galvā kopā, visu to Fausta, to Mefistofeļu kaut kādu šteli, un es to savilku kopā ar Dantes dievišķo komēdiju ar 7 Ls lokiem, es to savilku kopā ar Junga sarkanā grāmatu, ka viņš rakstīja to, ka viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka viņš sajūtas prātā, bet viņš to īsti nevar aprakstīt, jo viņam ir sarežģīti, un tad viņš vienkārši viņš to aktīvās fantāzijas, to šteli, viņš to mēģina aprakstīt, un tas viss manā prātā ir, un es savilku kopā, man ir tik interesanti, un man ir tāds, tagad tas ir interesanti, pagājušajā gadā es varbūt nebija tik ārkārtīgi reflektēt, spējīgs par šādām lietām, bet man liekas, ir interesanti, kā citi cilvēki iziet šim cauri. Vienkārši dzer laikam nepārtraukt, vai nevajag? Jā. Ok. Es tik painteresējos, jo šīs ir tādas lielās pārdzimšanas cilvēku dzīvē, un man ir nedaudz aizdoms, ka es būtu sajūtas prātā, ja es nebūtu lasījis tik daudz tās grāmatas, un tāpēc jautājums ir, vai tu vari izdomāt sev no ārprāta ārā lasot daudz. Bet iespējams. Tas ir ļoti interesants teikums, vai tu vari sevi izdomāt ārā no ārprāta. Bet iedomājamies, tev var būt psihosomātisks kaut kādi traucējumi garīgie, vai ne? Un tev var būt neiroloģiski. Un, protams, ja tev ir izdedzis caurums smadzenēs, tad tu tur neko baigi daudz, lai arī ir tāda lieta kā smadzeņu plasticitāte, bet, visdrīzāk tu nevarēsi nokompensēt pilnībā apakaļ to, kas tev tur ir pazudis. Bet, ja tā ir psihosomātiska lieta, kas rodās no tā, ka tev cilpas galvās ceļot nepareizi, tad mums ir grāmatlasīšana, meditācija vai nevis kaut kādas metodas, un kaut vai medikamentozā metoda vai terapija, vai ne, vai viss kaut kas tāds. Tā kā es tomēr gribētu domāt, ka no somatiskajām lietām tu vari izdomāt sev laukā. Daudz jau tu dara, ne? Vai ne? Fantastiski. Es jūtu, ka šajā sarunā sastopas divas pasaules. Nē, ļoti, tā kā to grāmatām tiktus kaut ko tādu fenomenālu. Vai tu skatījies Supernovu? Protams. Arī mans bērns skatījās Supernovu. Tu esi kādreiz šajos pasākumos mistiskajos, kas notiek televizorā, kur var pa kaut ko balsot. Tu esi balsojis kādreiz? Man bērns bija ārkārtīgi, man apvainojies, ka es nebalsoju. Es noteikti, es esmu dzīvojis ļoti garu mūžu savā mūžā. Jo es nekad neesmu balsojis. Tu neticēsi, es esmu gandrīz visu mūžu savā mūžā nodzīvojis. Un es lietaļu neatceros, protams, bet noteikti. Es esmu diezgan pārējais. Es tev nepateikšu konkrēti, jo man nav tik laba atmiņa, bet gan jau, ka es esmu šajā Eirovīzijā, protams, ka nē. Man nebija neviens tāds beigas favorīts. Eirovīzija vēl nav. Ārprāts, piedošanu. Tātad, jā, šajā Supernovā es ne par vienu nebalsoju. Mans personīgais favorīts bija Country Jacks, kurš tā viņa netika, diemžēl, finālā. Varbūt tad man tomēr vajadzēja par viņu nobalsot. Jo tāpēc, ka viņš tik interesants. Viņš tā kā country, un viņam ir ārkārtīgi labs balss tembrs. Viņš izstāsta pilnīgi nevietā tādā jaunībā spēlējot country mūziku. Bet viņam, es nezinu, kāpēc man viņš ļoti patīk. Man pat nepārāk country mūzika patīk, bet tas Džeks man patīk. Tā kā es biju oriģinālā variantā par to. Tad no tiem, kas tika tālāk, es biju par krušturiem. Jā, protams, nē. Un te ir viena piebilde. Tātad, tur ir viens pašsaprotams iemesls. Un tas ir tas, ka bija ļoti laba choreogrāfija. Jā. Bet otra lieta bija tā, ka mans bērns, tā bija vienīgā dziesma, ko mans bērns konkrēti varēja atcerēties un nodungot līdzi. Un tas kaut ko nozīmē. Un tu arī tā vienīgā dziesma, ko tu varēji atcerēties. Nē, es nevaru atcerēties, bet es pilnīgi nevaru atcerēties. Arī to, kas uzvarēs, vispār nevar atcerēties. Jo tāpēc, kad no viņas atcerēšanās novērš uzmanību tā choreogrāfija. Un es teiktu, ka, ja mēs paņemam, tagad noņemam, kāda choreogrāfija, viņi tur stāv šitā un grozās. Bet, nē, un šeit es viņu, es esmu cinisks, bet visu cieņu un patiešām es fanošu par viņu un viss būs forši. Es vienkārši, es gribu, paplašināt lietu skaitu, par kurām mēs tomēr drīkstam jokot. Un, ja mēs noņemam tos stikli, tos fiņķikus, kas tur ir, vai ne? Kas ir īstenībā vienkārši... Kas īstenībā nav nekas, jā. Viņi tur īstenībā nemaz nav. Vot pa īsti stikla viņai tur būtu lidojuši apkārt. Tad es visus savus vārdus ņemt apakaļ. Tad es noteikti par viņu balsot, bet iespējams viņa netika, jo viņai būtu bijis jāuzstājas jau pirms tam, tad viņai būtu jāuzstājas tagad, un tad viņai būtu jāuzstājas Eirovīzijā, viņa visdrīzāk neizdzīvot. Bet tad tas būtu gladiātoru cīņa cienīgi, vai ne? Bet ja mēs iedomājamies, ka mēs īstos stiklos, tā kā pa īstam.
Tad jā, šite noņemam to visu nost. Tur vienkārši tā dāma, kas stāv uz skatuves un kaut ko gauro. Un, nē, ir jau kaut kas, viņi jau tur, tas tur jau ir, viss jau kārtībā. Bet es saprotu, ka viņi laikam latviski dzied, ko es arī nenoķēru vispār necik. Bet, jo ēna saucās dziesma, vai ne? Jā, tas ir vienīgais, kas man bišķiņ kaut kā, es nezinu, vai uz Eirovīziju prātīgi sūtīt latviešu valodā. Ir prātīgi. Domā? Jā. Jo tāpēc, kāpēc ne? Nē, protams, jautājums ir, vai mēs to redzam kā iespēju sev parādīt, vai mēs to redzam kā karu, kurā mums ir obligāti jāuzvar. Tas ir Eirovīzija karš. Tīrkarš. Nu, tad mums vajag kaut kādas duncīšas, vai ne, vai kaut kādas stikli. Mums vajag noalgot Krievijas FSB kaut kādu, lai viņi ar šo Novičoku vienkārši noindē visus pārējos. Bet tad jau mums ir citai stratēģijai jābūt. Tad mēs darām vispār visu nepareizi. Tad mums vajadzētu kaut, atkal, nedomāsim šajā gadījumā, kā būtu, ja būtu. Es tomēr domāju, ka tas ir tāds liels sadraudzības pasākums. Un kā tādā lielā sadraudzības pasākumā, protams, ka mums jādzied latviski. Bet es gan teiktu, ka mums drīzāk vajadzētu kaut kādu mums tur kaut kādu Fredi vajadzētu aizsūtīt, kuru pirms tam būtu pakonsultējis kāds smiklīgo vārdu autors. Čebureki. Jogurtiņš. Kaut kāds tādu latviešu smieklīgos vārdus. Jopci drit vai tūtiņ drallā, vai ne? Kaut kādu... Jebkura labēlīgā tipa dziesma. Vai jebkuru latviešu īstenībā tautas dziesmu, kur cilvēki ir apstājušies domāt vārdus pa vidu. Tu zini, ir tāds daudz tādas dziesmu. Trādrī, drallā. Zini, kā tu izdomā pirmo rindiņu. Es gāju tur uz lauciņu, trādrī, drallā. Padomā, vienu rindiņu varbūt uz priekšu vēl. Nav sarežģīti. Tu neko daudz nedari tajā brīdī. Tu sienu pa lielam krauju kaudze. Bet viņi to nav izdomājuši. Un visu šo strādu rīt rallā mēs varētu samest vienā dziesmā, jo pasties tautumeitas jau kaut kā drusku kaut ko jau tajā virzienā sāk. Tautumeitu klonu, tu redzēji? Jā. Tas bija tik labi. Īstenībā no vienas puses neko jau nevar pārmest, vai ne? Stiliņš jau it kā nebija tas pats. Bet tu ieraugši to ondulāciju, vai ne? Stop. Ondulācija? Man liekas, ondulācija ir tāda ļoti augsta frizūra, ne? Es nezinu. Klausītāji, lūdzu, labojiet man jūs vārdus, es reizēm izmantoju neviet. Tāda, ieraugot, tur bija pilnīgi skaidrs. Grupas nosaukums, ondulācija. Ondulācijas. Svētā ondulācija. Jā. Ok, labi, jā. Es grupu šobrīd netaisu tā, kad jūs varat ņemt to nosaukumu. Droši, jā. Tas bija, kas man lika aizdomāties, mums tagad tālāk ir jādara tā. Mēs vienu gadu taisam kaut ko šitādu, whatever, ko jūs vien gribat, to jūs darat. Nākošo gadu mēs taisam klonus iepriekšējā gada tā kā uzvarētājiem. Un tad ir tā, ka tev tā tad ir jāizdara. Tu drīkst pieteikties tikai tagad, tu pasaki atklāti, ko tu mēģini noklonēt. Piemēram, viņas mēģināja noklonēt tautumeitu izskatu un choreogrāfiju. Bet tu vari mēģināt noklonēt mūzikas stilu kādu, bet tev ir jāpasaka, jo tāpēc, ka citādāk zini, ka tur ir, mēs tur esam unikāli. Mums tikai sakrita tā ir pa autors, piemēram, kas es minu, kad varētu būt viņa attaisnojums. Un kas visdrīzāk tā arī ir. Bet tas nav tik interesanti. Es gribētu, lai uzreiz mums ir, jo mēs latvieši esam tādā ziņā, mums ir tikai viens mīnus. Tu? Kurš sēž man šeit šobrīd blakus. Es tieši gribēju teikt, bet labi. Bet mēs kā divi mīnus, mēs varbūt veidojam plusu. Vienalga. Bet tāda mums, protams, ir tikai viens mīnus. Un tas, ka mums ir šausmīgi, mēs esam iedzīti, iemācīti, iedauzīti, baidīties špikot. Vai ne? Jā. Bet mums ir jālepojās ar špikošanu. Mēs paņemam Azerbaidžānas dziesmu, uztaisam vēl dziļāku dekoltē. Trešo krūti mēs piekskrūvējam klāt. Ejam vienkārši līdz galam. Mēs ieraudzījām, kā performē tur, piemēram, tas šveicietis, kas uzvar. Mēs uztaisam tā, kad jārītas laukā karājās, vai ne? Tos īsos smārdziņus. Es saku, un kāpēc mums no tā kautrēties? Mums ar to jālepojas. Mēs esam imitātoru valsts. Tu dzirdi, cik tas izklausās šausmīgi? Jā. Kāpēc tas izklausās šausmīgi? Nezinu. Mums vajadzētu imitēt labāko no citiem un atstāt labāko no savējām. Saudzēt to kopā, un šeit tev latviešu 21. gadsimta kultūra. Tā vietā mēs esam tūdeliņi. Mēs pastalāsim. Pastalāsim, protams, ka mēs būsim pēc 200 gadiem, zin, mēs būsim viens liels brīvdabas muzejs. Jo tāpēc, ka mums, mēs nevaram, Šis bija pat tālu, ja? Labi, viss pietiek. Nē, ir jau reizēm, es jau pats jūtu, kad ir kaut kas, par ko smieties, bet es nedrīkst. Super. Bet redzi, drusku to robežiņu, kaut kādā virzienā. Jā. Tā kā Eirovīzija man patika, Supernova man patika. Citu valstu vinnētājus es neesmu dzirdējis, un līdz Supernovai, līdz Eirovīzijai arī nedzirdējuši, taču Eirovīzijas noteikti skatīšu. Jo es neesmu tik interesēts šajā visā. Tu esi, tā kā... Uz pirmo jāatbild, uz otro nē.
Pirmais pusfināls, otrais pusfināls, lielais fināls. Tu skaties visus, vai tu skaties to pusfinālu, kur ir Latvija, un tad lielo finālu? Ja es otru pusfinālu nekad neskaties, bet jāatzīst, es arī pirmo pusfinālu nekad neskaties. Es tā īsti neredzu nepieciešamību klausīties mūsu priekšnesumu, jo mēs par viņu tāpat nevaram balsot. Es jau ieraugu, bet es skatos tikai finālu. Jā, man liekas, ka šito man būs jāpajautā manai ģimenei, bet man liekas, ka, šis ir ļoti interesants jautājums, bet man šķiet, ka es neesmu vairāk kā vienreiz skaties Eirovīziju savā mūžā. Nu, tā kā katru gadu. Bet varbūt, kad es arī skatu, es zinu, ka šogad apskatīsimies, un tad es ziņošu, tā teikt, uzreiz. Šogad mēs taisīsim live watch party. Oh, yes, beidzot. Mēs, starp citu, mums ir tā, ka mums ar draugiem ir sarakstīti, un tad mēs mainamies. Es nedrīkst teikt neko no tā, kas tur tajā sarakstītā. Jā, mēs esam darījuši tā. Mēs pirms tam laidām no šīs brīnišķīgās telpas tieši redz. Un tad gan Supernova, gan Eirovīzija mums tāds. Bet zin kā, tā kā mums būs populārāks šis podcasts, un viņam jau būs kāda 8 klausītāji. Kas būs, es rēķinu, varētu būt tieši uz aptuveni... Zirgus nesteidzināsim. Bet tad gan mēs varētu taisīt. Jo tāpēc, ka es uzskatu, ka mūsu skatījums ir diezgan oriģināls. Es skatos ar tā kā nobrieduši cilvēku acīm. Un es skatos telefonā. Un tu skaties telefonā, precīzi. Un man ir viedoklis, kas reizēm sajūdzams ar kādiem sarežģītiem vārdiem un izlasītām grāmatām. Jā. Tev ir viedoklis. Skatos telefonā. Un tu skaties telefonā. Un mums šitā ļoti labi sapas. Tu domāji, cik traki būtu, ja es nebūtu ārkārtīgi runātīgs cilvēks. Varbūt es varētu beidzot kaut ko pateikt. Jā, bet tu jau nekad neko jēdzīgi nepasaki. Nav jau nekad jēgas no tā. Nē, reizēm saprot, es jau tev arī laižu. Bet es varu atbildēt, kāpēc? Nu. Cik pulkstens ir? Tu čeko? Kas tie pa vārdiem ir? Tu seko līdz? Mūs klausās arī... Kas? Es nezinu. Šautauts visiem Rīgas mūsu klausītājiem. Es patiešām sākšu jūs saukt lēnām vārdos, jo man šķiet, ka visi jūs trīs pazīst. Bet, es jau jūs nosaucu pagājušais vārdu. Tātad, jā, ir agrs, es piekrītu, bet man šķiet, ka šis ir perfektais laiks, lai mēs ierakstītu, jo mēs esam pāris reizes mēģinājuši vakarā rakstīt, un man kaut kā... Divas, jā. Jā, un man tas kaut kā nepārāk patīk. Nezinu, skatīsimies. Katrā ziņā laivā, ja mēs rakstam kaut ko, tā kā reakcijas, kaut kādu video, tad jau mums arī ir, tad tas jādara tad, kad šis pasākums notiek. Bet mēs, laikam, laivā neko vēl nevaram rakstīt, vai ne? Definē? Tā kā laivā laist, strīmot. Kāpēc? Mums kāds konts to atļauj? Visi? Kur mums cilvēki varēs pieslēgt? Es zinu, ka TikTokā mēs nevaram. TikTokā mums nav konts. YouTube, pareizi, tur jau gan mēs varētu, vai ne? Jā. Mums ir klausījumi pietiekoši skaits. Vai kā? Tur nevajag. Neko tur nevajag. Jā. Tev mēs esam kaut kādā nekvalitatīvā mūzikas vakarā. Mēs esam nekvalitatīvā šajā portālā tikuši iekšā. Varbūt Facebookā vajag strīmot, jo tur es zinu, ka tur kaut kas jānopelna. Tas gan ļaunums ir Facebook stream, fuj. Man bija interesanta pieredze. Tātad es gatavoju izglītības programmu jauniem mārketinga nozares darbiniekiem. Un tur man bijušie kolēģi tajā vietā, kur es gatavoju to priekšmetu sarakstu. Un es aizēju, un man ir 20 gadu tūlīt būs pieredze reklāmā un pārsvarā ar mēdījiem tieši saistīti. Un es aizēju pie saviem bijušajiem kolēģiem. Viņi nav man bijušie kolēģi, viņi nekad nav bijuši man kolēģi. Viņi ir iespējams tik jauni, ka viņi nemaz nevarētu būt bijuši man kolēģi, jo es jau kopš 10-11 gadu tajā aģentūrā nestrādāju, bet man bijušās darba vietas esošajiem darbiniekiem. Es aizēju palūgt, ko jums šķiet, kad jūs gribētu iemācīties, vai jūs gribētu saviem klientiem pamācīt, vai kas varētu jums šķist tāds, kas jauniem nozares cilvēkiem būtu jāzina tagad ar jūsu jau kaut kādu pāris gadu pieredzi. Viena no atbildēm, kas man ārkārtīgi smīdināja, bija meta ir jāiemāca cilvēkiem. Un man pirmais tāds, tad, kad es sāku strādāt 2006. 7. gadā, tad arī bija jāmāca Facebook cilvēkiem, jo, viņš vēl nebija, laikam, bet viņš uzreiz bija jāsāk mācīt, tas bija kaut kāds cutting edge tehnoloģija, vai ne, par kuru tur daudz vēl vispār nemaz nezināja. Tu ir tik ilgs laiks pagājis, ka tagad tas ir kaut kāds tāds old schools, ka jaunajiem ir tas jāmāc, jo viņi jau nelieto to Facebook, viņi jau nezina vispār, kas tur notiek. Un tad, protams, man tajā brīdī izauga. Man sirmie matiši tie jau parādās par katru tādu situāciju. Un vēl viena interesanta situācija. Es konsultēju uzņēmumu, un uzņēmums man saka, kādi būtu mārketinga kanāli. Ar mārketinga kanāliem es saprotu kanāli, kuros uzņēmums var tirgot savu produktu vai pakalpojumu. Kas varbūt arī komunikācijas kanāli, bet varbūt pārdošanas kanāli, varbūt visu kaut kādu kanālu. Kāda vēl mārketinga kanāli varētu būt mūsu pozicionējuma ieviešanai? Es viņai saku, šī būs vienīgā tehniskā valoda šodien.
Es saku, izstādes un gada tirgi, kuros savāc taviem mērķa auditoriju, bet ne tavu produktu kontekstā. Tā tu viņam tur nokļūst pa ceļam. Viņi saka, tas tāds fizisks Facebooks, ja? Un man tajā brīdī, man tie zobrati tā, what? Un es sapratu, paga. Tas ir Fizisks TikToks, pagalms. Nē, autobus pietur. Fizisks, tur, piemēram, SS. Centrāla tirgus. Vai, nē, fizisks SS drīzāk būtu latgalīts kaut kāds krāmu tirgus utens. Vai, piemēram, fizisks. Es aizdomāju, par visādiem šitādiem. Kas ir tas, ko fizisks OnlyFans? Čakiela. Fizisks. Tu vairs kādā mēs dzīvojam pasaulē, kā mums ir jāapraksta fiziskās vides digitāliem risinājumiem. Mēs digitālajā vidē pavadām ilgāku laiku nekā fiziskajā. Traki. Varētu atslēgt internetu. Jā, esam ludīti. Atslēdzam vienkārši tas tehnoloģijas, viņš ne pie kāda labgala nenovedīs. Metam kurpes iekšā mākslīgā intelekta fermās. Jā. Ludīti meta kurpes iekšā pirmajā saušanas stelēs. Šī ir pārāk sana vēsture. Es tad biju vēl mazs bērns, kad tas notika. Tu redzēji, ka jau kāds notiek. Es man trāpīju pa galvu ar to kurpu. Insane. Tā tad... Jā. Nobeidzot par Supernovu un Eirovīziju, turam īkšķus, vai ne? Visam jānotiek. Protams, olimpiskās spēles mums iemest. Pagad Cēsīs. Kas notiek Cēsīs? Cēsīs notiks 3 dienas. 3 dienas notiks sniega izvešana. Jā, pilnīgi viss ciet. Viņš tūlīt tās nokasīs, kādi jēgu viņi vest ārā kaut ko. Tas ir viens. Nē, būs vēl sniegs, bet es vakar nenofotografēju, jo es neesmu cilvēks, kas vispār fotografē lietas, tāpēc es nekad neko nenofotografēju, bet es vakar biju Rēzeknē un Prēļos. Un, protams, visur arī pa ceļam, jo es nelidoju ar lidmašīnu. Tātad mums šeit ir sniegs, mums šeit nav sniegs. Es pat teiktu, es godīgi, ka biju drusku nokaunējies. Un es vienīgais, ko es tur pateicu, ir, ka jums šeit ir sniegs. Tur ir sniegs tāds, ka viņi nav iespējams aizvest. Viņš, piemēram, Rēzeknē ir skrietni virs cilvēku galvas augstumu pa ceļu malām. Un liela daļa no ceļiem pārvēršies par vienas joslas ceļiem. Un kaut kā tu nekur nerāda. Bet tur tas sniegs bija tāds, ka tu esi krustojumā, tu neredzi, vai mašīnas brauc vai ne. Nerāda nekur, tāpēc, ka nevar aizbraukt. Nevar iebraukt iekšā. Tā bija tāda super pieredze. Tātad visi tie, kas grib redzēt sniegu savā mūžā šajā sezonā, brauciet noteikti uz Rēzekni. Es pieņemu, ka Daugavpilī varētu būt tieši tas pats. Prēļos bija tas pats, vairāk nekur neapstājos. Un vakardien Daugavpilī ir sasniegts un pārsniegts visu laiku augstuma rekords, tur 15. februārī 3,2 kaut kādi grādi. Jā. Tā kā Latgala šobrīd ir diezgan tādā pamatīgā. Viņi tur viss notiek. Uz Latgalu nebrauksim. Tātad, kas mums te ir Cēsīs, mums ved sniegu. Tā nekas te nenotiek. Cēsis ziemas sezonā burtiski apstājās. Viss mēs ejam tādā. Viss, man liekas, reģiona drusku tā kā piestāja. Jā. Jau kaut kad ir jāsāk. Es saprotu, uz nedēļas beigām soli jau pat nullīti, tā kad būs jau. Jā, pavisam drīz sāksies lielā. Dievs, es nevaru sagaidīt, ka tu no rīta attaisīs logu, pūtniņi, zāļš, viss forši. Un tad tu izvemies? Jā. Jo tāpēc, ka tev vakardien ir bijis ballīt ārā. Izdara savu ikrīt saucienu kaimiņiem, tādai uzsaukums kopienai. Un vispār iezina, Bruno, jau vien bija pa logu, ir atkal pavasars sācies. Varam logus vaļā putniņi. Viss labi. Jā, kaut kā tā. Bet, tātad, protams, ka nākamais svarīgā lieta ir Olimpiskās spēles. Apsveicam mūsu robotu, sudrabmedaļas īpašnieks. Es kaut kur dzirdēju, ka viņš tā nosauc par radio vienā kaut kādā intervijā. Kāpēc robotu? Jo viņa uzvārds ir Bota. Jā. Tāpēc viņa ir robota. Kas mums vēl? Hokejs. Es vakar neskatījos. Es noskatījos pirmo periodu, mēs bērni aizgājām gulēt, bet es sapratu, ka tas būs pārāk tāds graujoši, un tas izrādījās arī bija graujoši, un labi, ka es neredzēju. Par Latvijas-Dānijas spēli, ka mums vispār nav jēgas runāt. Kā saka, brīvdienu būsim palaiduši garām šoreiz. Nē, es domāju, ka man patīkās tas viedoklis pēc kaut kādas iepriekšējās mūsu izgāšanās, kuras mums notiek šobrīd katru gadu mūsu hokeja izlasē. Nē, un atkal, es esmu absolūts fans, un es nebeigšu fanot arī, ja mūsu izkritīs no A divīzijas, kas es domāju, ka vairs nebūs iespējams pārstāvēt manā godiem, bet es saku, es nepārstāšu fanot, bet mūsiem ir tāda beigas tendence, un to viss redz. Mēs tagad safanojamies, vai ne, un uzvaram kaut ko beigas stipri, un tad nākošā spēle mums pilnīgi slikti. Un draņķīgi tie no jums, kas ir kaut kādi socioloģijas studenti no mūsu klausītājiem, ja tādi jums ir, ja tādas ar mums ir, jūs varat pat pētīt. Tātad, vai ekonomikas studenti.
Jo tur ir interesanti kaut kāda psiholoģisks faktors, tātad vai eksistē korelācija starp spēļu rezultātiem un iepriekšējās spēles rezultātiem kā kovariants ar reitingu mūsu pretiniekiem. Un es saku, ka ir. Tātad, jo stiprāk ir, jo uzvara ir bijusi pret stiprāku komandu iepriekšējā spēlē, jo lielāka ir iespējamība, ka pret vājāku komandu mēs nākošajā spēlē zaudēsim. Tā ir mana hipotēze. Kāds to var pārbaudīt? Tas spēļu rezultāti visi ir publiski. Tātad, ja jums vajag darbu uz to vadītāju, jūs varat padot man ziņu. Bet tev neliekas, ka tā ir? Man visu laiku ir sajūta, ka reāli tieši tā arī ir. Tā varētu būt. Tā, ka kas man patīkās pēc kaut kādas iepriekšējās izgāšanās, tad kāds bija ierakstījis sociālos medijos, ka tātad, ja jau mēs atļaujamies pēc lielām mūsu uzvarām dot darba dienu, Nē, brīvdienu. Brīvdienu, tad tagad mums jādod ekstra darbdienu sestdienā. Viss mūsēji zaudēja, viss strādājam Tagad sestdienu. mēs atstrādāsim. Saraujam, mūsēji zaudējuši, mēs atstrādājam. Tā, lai arī izlase jūtās vainīgi. Jo, saka, mēs visu laiku jūtamies vainīgi. Mēs negribam justies vainīgi. Tātad izlase, jums ir jāsaprot to, ka mēs visa valsts, mēs piedalāmies hokeja čempionātos un arī hokeja spēlēs, olimpiskajās spēlēs. Tātad, ja jūs zaudējat, visa valsts dabūs rokāt sestdienā. Un apstīsimies tad uz tiem rezultātiem. Apstīsimies tad, kā mēs viņus sagaidām lidostās, kā viņi lidmašīna lido ap brīvības pieminekli tajā brīdī, kad vienkārši tur jau visi rukā jau otro dienu. Nē, un liekam 2 dienas labāk varbūt. Tātad, kāpēc mums ir jādod vairāk par to, ka mēs uzvaram un mazāk par to, ka mēs zaudējam? Par katru izšķirošo zaudi ir 2 darba. Tātad mēs dabonam strādāt 12 dienas no vietas. Lūdzu, sports ir komandas darbs. Un tad strīdās vēl, ka mums ir tik daudz, bet sašutumā cilvēki dzīvo, ka mums ir tik daudz brīvdienu. Nu, nebūs tad brīvdienu. Nu, man uztaisam vēl kaut kāds nacionāls sports. Zaudē mums ir basketbolā. Cilvēki sūdzās par to, ka mums par daudz brīvdienu? Jā. Nu, ekonomika pārzinoši cilvēki, kuriem es tā kā sev par vienu uzskatu, tāpēc es nesaku, vai es dusmojos par to, ka mums par daudz brīvdienu. Tev liekas, mums par daudz brīvdienu? Es pārfrāzēšu šo uz to, ka mums par mazu produktivitāti. Es nevedu, cik brīvdienu dēļ vai nē, bet brīvdienas ir viens no faktoriem, kas to nosaka. Mums ir vairāk ārkārtīgi interesanti lieta. Mums ir viens no visvairāk strādātajām dienām gadā uz vienu iedzīvotāju. Visvairāk strādājām stundām, piedošana nedēļā, kam tā būtu vispareizāk teikt, jo mums brīvdienas ir vairāk, man liekas, nekā Eiropā vidē. Tātad vairāk nostrādājam stundām mēnesī, piemēram, bet mums ir viena no viszemākajām produktivitātēm iekšzemes koprodukta par darbinieku. Tur ir viss kaut kāda atkal iemesla, un, protams, ka tas nav tik vienkārši. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam vienkārši šie, kā to sauc, mēs esam skeptiķi ekonomikā. Bet mēs gribam būt pionieri, mēs gribam būt priekšskrējēji. Mums sākumā vajadzētu būt pragmatiskiem, mums sākumā vajadzētu atstrādāt to, ko mēs te nopelnam. Bet tas tā. Jebkurā no gadījumiem, vai ir pa daudz brīvdienu, vai arī mēs vienkārši esam drusku pa slinku, tas ir jautājums, uz kur atbildēs laiks. Pajautāsim. Un Mārtiņš laiks studijā. Jā, bet jā, tātad olimpiskās spēles. Mums ir sudrabs, mums ir bronza. Zeltu, tas varbūt mēs tā īsti baigi vairs nevaram nekur pretendēt. No malas nepateiks. Es baigies sporta fans. No malas nav iespējams to pateikt. Vispār. Jo tāpēc, kad izstāst no malas, ka tu esi īstenībā pats sportists. Un tāpēc, protams, ka tev nav laika fanot par sportu. Jo, kā? Nezinu. Mums varētu būt visas medaļas pasaulē. Es pat to uzzinātu, ka man piezīmītam pateikt, ka brīvdiena ir. Ok. Tu vispār tikai par sportu neinteresē? Nē, man ļoti volejbols patīk. Ok. Pludmales un sieviešu? Nē. Pludmales. Nē. Es domāju par to sieviešu pludmales volejbolu. Viss fucking volejbols. Tātad, pludmales sieviešu volejbols, kur mūsēs dabūja tikko kaut kāda zelta medaļa pasaules vai Eiropas vai vienalga kāda. Tātad, Graudiņa un šitā otra. Tātad. Graudiņa un tā nesmukā. Nē, es tā neteicu. Es nezinu, kā viņi sauc. Bet, jebkurā gadījumā. Tātad šobrīd dāmām ir atļauts, vēl kaut ko viņas vēlas, vai ne? Tā kā, kaut vai šo burkīni, vai ne? Ko man liekas, ka dažas arī izmanto. Lūk, un tad liela daļa no dāmām saka to, ka nē, mēs te neesam nekāda gaļas cehs, vai ne? Un tad viņas arī saģērbjās, viņiem ir garie šorti un tēkrakli un viss. Bet ne mūsējās. Mūsējās turpina valkāt tieši tos pašus īstos apspīlētos brīnumiņus, jo acīm redzot, es nezinu, kāpēc. Brīnumiņus. Un tātad tas, ko es esmu izdomājis. Jo man nav sporta fetišs uz sievietēm. Ko arī? Nepateikt. Paldies. Tātad tas, ko es iesaku. 2 lietas es iesaku šajā jautājumā. Tātad pirmā lieta. Es uzskatu, ka vīriem vajadzētu solidarizēties ar dāmām, mums arī vīriem vajadzētu valkāt tieši tos pašus mazos tērpiņus. Un lieta, par ko es esmu ļoti dusmīgs,
Jo tas pasaules čempionāts notika kaut kur bija Latvijas šitā kopiena. Austrālijā viņš. Tur ir Latvijas fani. Jo tur ir latviešu šitā diaspora. Tur bija pāris, bija tādi, tā kā āmiši latvieši, kas man likās ārkārtīgi parši. Tātad viņiem tendence ir valkāt hokeja krekls un basketbola krekls. Kas ir slabo? Kas jūs nevarat valkāt sieviešu volejbola krekls un šortus. Kas tas tāds ir? Mūsu fani neskapēc izvēlas vienmēr tos nosedzošākos no atribūtiem. Bet nē, viss man nākošo reizi, ka es būšu uz hokeja spēli. Man būs tās maziņš krušturīts un maziņš šortiņš. Ko? Es esmu Latvijas izlases stērpā ieģērbies. Tu man nevar dzīt ārā. Vai man dzīt ārā? Tā, šis mums uz tevi būs jāizmēģina. Tātad mums jāsasvana. Latvijas volejbola federācija. Volejbola federācija. Jāpieprasa stērps viens. Šito lūdzu norganizējiet. Mums ir nepieciešams viens sieviešu izlases pludmales volejbola tērps, kur mēs uzstīvējam uz Bruno. Mēģinām iedabūt viņu iekšā nākošajā pasaules hokeja čempionātā. Un galvenais tas, ka mums tas liekas tik ārkārtīgi dīvaini, bet parādīties hokeja kreklā uz pludmales volejbola čempionātu mums neliekas dīvaini. Jā. Tas nav, man tas liekas vienlīdz dīvaini. Lūdzu, daram tā. Tātad tie cilvēki, kas uz nākošo hokeja čempionātu ieradīsies pludmales volejbolistu. Tā ir es nezinu, kā šo loku? Volejbolistu. Sieviešu volejbolistu tērpos. Tie aizdegās čalis burtiski mēģināja pateikt vārdu. Sveigi izraut un iespraust apakaļ. Pateikt vārdus, jā. Olimpiskās spēles, skatīsimies, varbūt tur kaut kāds bobslejs vai kas tur vēl var mums kaut ko tur izcīnīt, bet man šķiet, ka mēs lēnām tā kā tuvamies. Snoop Dogs bija pie mūsējiem. To vajadzēja pagājušajā epizodē pateikt. Ak, Dievs, tik smieklīgi bildīts tur ir. Viņš, man liekas, mūsu pat tajā bobikā iekšā sēdē. Bet ne Jamaikas? Nē, mūsējiem. Trakos čalis. Un ir arī tagad brazīlieši špiko no jamaikiešiem, pilnīgi notiek. Vislabākais tas, ka tu skaties to Brazīlijas izlasi, vai Jamaikas, es neatceros, kur no viņam bija. Viņi ar to bobu slīpējāt, iet lejā. Man liekas, ka viņi kamaniņās taču nevarētu piedalīties, viņi tiktu izmesti visu laiku laukā, bet tas bobs ir tik garš, tas četrnieku bobs, ka viņi vienkārši šitā te braucā. Un kas man lika aizdomāties, tātad tiem, kas ir augšgalā vai nesarak, tā kā tajā rangā, viņiem ir, man liekas, drusku citi boba nosacījumi nekā tie, kas ir apakšgalā, jo tie, kas ir apakšgalā, viņiem svarīgākā ir fiziskā izturība tam bobam un tas, ka viņš neapgāžās, jo tāpēc, kad ir skaidrs, ka stūrēt viņi neviens nemāk un netaisās. Tas bija pilnīgi cits nobraukums, cits stils tas bija, viņi mēģina bogens ņemt, vai ne, viņi mēģina visu kaut ko, jo pirms tam to tik labi nevar redzēt, jo šis gads ir pirmais, kad viņi ar to dronu seko līdzi. Yeah. Tāpēc pirms tam tu to kameru nevar iedabūt iekšā trasē, bet tikai šogad, man liekas, mēs ierogam to, ka tur ir cits motivācijas. Viņiem, tiem beigu cilvēkiem galvenā motivācija ir neizlidot izdzīvot. Viņiem izdzīvošanas. Viņiem tas ir īsts kolizējs, tā trasa, vai ne? Kamēr tās augsts, viņi tur par sekundes 1000 daļu tur kaut ko pieslīpēt pa pusmilimetru, tur kaut kādu sliecīti, vai ne, vai ko apakšā. Jamaikas izlasē, bobsleja sacensībās miruši 2 dalībnieki. Tu vari burtiski beigt runāt, jo es redzu, ka tev mikrofons 2 minūtītes neieraksta aptuveni. Bet es domāju, ka tā ir tā problēma. Nē, tā, savā ziņā tā ir. Nē, tā ir tur. Vai kāds var pakustināt lūdzu otro vārdu inputu? Šī ir pirmā reize, ka mums kaut kas tāds notiek, ne? Jā, bet tagad mēs garantēti zinām, ka tas ir vārds. 1, 2 un 3. Viesam atpakaļ. Nice. Būs labi. Galvenais viņu nekustināt tagad. Jā, tātad. Es visu laiku vēroju, tas kaut kādu minūtīti. Bet okay. nekas. Pirmo reizi, dāmas un kungi, pirmo reizi mums gadījās tāda situācija, ka es tik atslēgts, tā teikt, no sakariem. Izlabēju tevi ārā par to, ka tu muļķības sākumā. Tātad paliekam vienkārši pie tā, ka bobslejā mums ir divu veidu nobraucieni. Tātad mums ir precision sacensības, un mums ir survival sacensības. Man liekas, ka tas būtu arī vajag forši domājot par tām izdzīvošanas olimpiskajām spēlēm, par kurām mēs runājam pirms tam. Labi, viņš tev atkal beidzās tikko. Es aiziešu izdarīt. Lēnām tuvamies beigām, tā varētu būt. Tu gribi tā darīt? Mums vēl drusku ir laiciņš, jo... Tad pagaidi mazliet. Ieliet šeit lifta mūziku un montētā kungs. Bet rēķin, ka... Lifta mūzika sākās šajā momentā. Būs iespējams, ka jāgreiz, jā.
1 un 2 un 3. Dāmas un kungi, mums ir bojāts mikrofons. Atlikušo ierakstu viņš, diemžēl, ir izkrobļojis man balss tā, ka mums nav iespējams vairs normāli parunāt ar Bruno. Jā, nu, tā jau mūs mēdz pievilt. Šī tehnika ir nepielūdzama. Jā. Nu, labi. Jā, es te pameklēju interesi pēc olimpiskos skandālus, kādi ir bijuši, jo, kā zināms, mums ir pāris, un vismaz, kas būtu olimpiāda bez pāris olimpiskiem skandāliem? Viens no viņiem ir, protams, Ukrainas braucēja ķivere. Ukrainas braucēja ķivere ir interesants fenomens. Protams, jautājums, vai mēs atbalstam vai neatbalstam Ukrainu, ir stulbs jautājums, vai mēs atbalstam vai neatbalstam ķiveri, tas ir katram individuāls jautājums. Es uzskatu, ka es atbalstu īpaši, tāpēc, ka Krievijai ir aizliegts viņās piedalīties tieši tā iemesla dēļ, kāpēc uz ķiveres bija tāds uzkrāsojums. Un tad man būtu jautājums, tad atļaujiet Krievijai piedalīties un apskatāmies, cik daudz valsts uz tām olimpiskajām spēlēm aizbrauks, vai ne? Nu tā realistiski domāju. Es domāju, ir bijuši gadi, kad aizliedz nāc tikai Vācijā piedalīties, lai arī vienreiz Hitlers pats pasniedz medaļas. Bet tātad, Krievija piedalīties nedrīkst dēļ savas agresīvās kārdarbības Ukrainā. Vai tajā brīdī nebūtu fair game? Jo es jau saprotu, kāpēc tas ir. Tas tāpēc, ka tur ir sportisti, kas startē zem olimpiskā karoga. Un es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, to nemaz nezinu. Tāpēc, ka Latvijas, piemēram, translētāji ir izvēlējušies viņus nerādīt. Un tu iedomājies, kā mēs varam tagad kropļot realitāti, ja īstenībā ir krievu sportisti, kas piedalās olimpiskās spēlēs, bet viņus nerāda. Tajā brīdī es teiktu, come on. Come on, saņemamies, lūdzu, ja. Un tajā brīdī, ja tie krievi tur piedalās, tad es teiktu, ka varbūt tomēr nobojkotējam tās spēlītes vienreizīt, ne? Un tad es teiktu, tā ķivere, tā ķivere, mirušie, karā mirušie sportisti, labi, tu tur esi vai neesi par to karu, vai esi vai neesi par ko. Viss, protams, ir pret karu, par to nav jautājums. Bet tad tajā brīdī tā divkosība tur drusku tā kā nāk uz lāru, vai ne? Bet Krievijai ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņiem šobrīd oficiāli zem viņu karoga nav atļauts piedalīties. Ir vai nav šis iemesls? Ir, labi. Tad tā ķiveri kā nav. Tas nav īstenībā baigi ilgi jau. Krievija nevar piedalīties kopš liela dopinga skandāla, kopš pēc Sočiem. Tas bija kaut kāds, es neatceros, Sočos bija Ziemas olimpiskās spēles, kas mums tagad 26. Tātad 22. 18. vai 16. 18. 14. 14. Dopinga skandāls? Es esmu palaidis garām šo. Kā Krievi, ir tāda filma Ikarus, laikam, vai kaut kas tam līdzīgi. Tā vispār tas bija interesants tās Džeka taisa dokumentālo filmu par kaut ko. Es neatceros, par ko viņi taisa, un nejauši atklāja vienkārši Krievijā valsts mēroga dopinga piesekšanu visiem praktiski viņu sportistiem. Pēc tā, protams, ka nevarēja, jo starptautiskā dopinga komiteja, viņi, es tas proti, drusku neatkarīgi no olimpiskās komitejas, jo, ja viņi nebūtu, tad šobrīd mums vienkārši būtu dopinga spēles, nevis olimpiskās spēles. Un tāpēc viņam aizliedz piedalīties. Un tad tagad ir ārkārtīgi interesants jautājums, dēļ šīs ķiveres parādies, vai Krievija vēl joprojām nevar piedalīties dēļ dopinga skandāla, vai viņi nevar piedalīties dēļ kara darbības. Un šis ir interesants jautājums, jo tāpēc, ka tajā brīdī jautājums, ja viņi nevar piedalīties dēļ dopinga skandāla, tad Baltkrievija pa ko? Jo viņi tā kā vispār nepričom tur sanāk, izmantojot krievu valodu, vai ne? Viņi vispār nav pie kas pielaisti, vai ne? Un tad ir jautājums, ir daudz šādi interesanti jautājumi. Es esmu par, protams, šīm ķiverēm, un es esmu pret karu, un es esmu pret, un cik stulbi, man tas nebūtu jāsaka, ka Krievija ir mūsu ienaidnieks, vai ne? Mēs esam, tas ir stulbi, ka tā ir sanācis, bet vai tad tur cilvēki nedzīvo? Dzīvo tur cilvēki. Vispār ir interesanti, kāds no Krievijas mūsu klausītājiem varētu padot mums ziņu. Kas no Krievijas vai Baltkrievijas klausījām var padot ziņu, ko Maskavā un Minskā runā par olimpiskajām spēlēm, piemēram. Jo es nezinu, kaut ko jau runā, vietēji pamanījuši, ka viņiem neļauj piedalīties, jo cik jau kurās olimpiskās spēles dēļ dopinga skandālu, un viņi nav gatavi atteikties no tā savu dopinga izmantošanas valsts līmenī, viņi nav gatavi ielaist iekšā to dopinga komiteju, lai pārbaudītu tos savus sportistus, acīm redzot. Kaut kā taču tas tev ir jāpasaka tiem saviem cilvēkiem, vai ne? Bet tur, laikam, visi sanāk, ka viņi nevar piedalīties, jo viņi nepiekrīt pārbaudē. Es nezinu, kamā tas ir ieaudzis šobrīd jau iekšā, bet tur būtu interesanti papētīt. Tas 100 punktu Wikipēdijā kaut kur ir rakstīts. Un
jā, viņi vienkārši tur bija Sočos, tur bija, ne tikai Sočos, bet tur bija skandāls, to, ka viņi maina. Tātad viņi Krievijas dopinga aģentūrai palūdz ievākt no Krievijas sportistiem paraugus. Viņi ievāc no tiem Krievijas sportistiem paraugus, nomaina viņus par citiem paraugiem. Nu, tur bija tā, ka tur bija valsts līmenī, viss bija korumpēts, cik vien varbūt korumpēts ārprāts, kā tas var būt Krievijā, vai nekā tas var iespējams tik ārkārtīgi tīrā, caurspīdīgā, no tāda likumiskā, no tāda tiesiskā viedokļa, tik šausmīgi caurspīdīgā valstī pēkšņi atradās viena korumpēta kaut kāda aģentūra valsts. Šausmīgi. Drausmas. Jābrauc, laikam, ir labot viņiem tur tā politika, ne? Sprūšu salabošu Krieviju. Dāmas un kungi, lūdzu ņemiet vērā to, ka es nekad neesmu jutis patiku pret augstām ēkām. Es nekad nestāvu pie logiem, ja. Dzert tēju man nepatīk. Un lietot smaržas novičoku, es arī neesmu tā kā izvēlējies savu mūžā. Jā, un cilpu es pat uzsiet nemāku. Tā kā. Un es neesmu trenējies sevi iešaut mugurā. Neesmu trenējies. Tas nenozīmē, ka tu neizdotos pirmo reizi izdarīt, bet es neesmu to trenējies darīt. Nu jā, nu es paskatījos. Kā to ar sev mugurā iešaut? Pēc pakāršanās turklāt un krītot laukā pa logu. Tas ir visinteresantākais. Pēc tam, kad tu jau esi bijis saindēts ar Poloniju. Tas baigi interesanti. Krievu pašnāvnieki vienkārši izdomā visdīvainākos veidus, kā aiziet no šīs pasaules. Ģeniāli. Viņam vajadzētu Interesanti, vai varētu nopelnīt naudu ar pašnāvnieku nometni? Patentēt pašnāvību. Holy fuck. Šīs pašnāvības veids ir patentēts ārprāt, un es tikko sapratu, ka ir patentēti pašnāvības veidi. Un viens lietuvietis ir bijis ļoti aktīvs un man liekas, ļoti izdoms films. Šī epizode tiek bloķēta kaut kādās 27 valstīs jau. Kāpēc? Tātad lietuvietis ir patentējis pašnāvības rollercoasteru. Tātad to Infinite Cilpu? Tas ir izrādās lietuvietis bijis. Holy. Nu jā, tu domājies, tu tādā ātrumā vienkārši akcelerējies, ka izrubies un nomirsti. Dāmas un kungi, es neesmu bijis ar šādām pārdomām, vispār necik aizrāvies savā mūžā. un ja mēs uz to Krieviju pastamies, tas jau var zin tāds stiepts jēdziens, kurš tur ko, vai ne? Ir nianses. Tu zini anekdotu par niansēm, es viņu nestāstīšu ēterā, protams, bet pameklējiet lūdzu anekdotu par to, Krievu anekdotu par to, kas ir nianses. Nu jā, tātad olimpiskie skandāli bijuši visu kaut kādi, mani personīgi mīļākie pāris ir par maratonu dalībniekiem, ka viens daļa no trases veids, piemēram, sabiedriskajā transportā, viens daļa no trases veids pats personīgi automašīnā, viens aizmieg zem koka un tad ēdas kaut kādu strihnīnu, kaut kādu, lai varētu finišēt. Viņš dzīvoja strihnīnu un brendī pa ceļam un dabūja kaut kādu augstu vietu. Viens apmaldās, aizskrien pa nepareizo ceļu, tad viņa gabalu no ceļa dzenās suns nikns. Un tad viņš tikai var finišēt, bet arī kaut kādā labā vietā. Palasot šos skandālus ļoti interesanti. Jūs var uzreiz ieraudzīt, ka vēsturē tas, kas mums te notiek, ir absolūts vanilla, ar vanilla boks cīņa ar ļoti pūkainiem cimdiņiem. Tā kā, jā, tur Hitlers pasniedz balvas, piemēram, vienā. Hitlers pasniedz balvas vienās no olimpiskajām spēlēm. Ir tāds interesants jautājums, kā jums liekas, kurš 40 vai 38. gada olimpiskajās spēlēs nepaspied roku, kurš bija tas, kas nepaspied roku amerikāņu kaut kādam tur 100 metru čempionam? Pareizi. Tas bija Amerikas prezidents, jo tur bija segregācija tajā laikā. Hitlers paspied. Es jau negribēju. Šie ir fakti, es nevienu negribu virzīt, ārprāts. Nu, jā, tāda interesanta sērija, bet par laimi mums neviens tik ilgi iekšā sērijā neklausās, tagad viss ir kārtībā. Mēs jau varam sākt lēnām laist brīvo stilu. Un, jā. Viss kaut kādas interesantas lietas. Kurš tur kam atļauj, kurš neatļauj piedalīties. Ķīna atsauc savējos visus sportistus, jo tāpēc, ka izrādās ir otra Ķīna, kas ir pirmā pieteikusies, vai Somijas, Krievijas tur situācijas, protams, bijušas interesants. Un tas pats mums latviešu Krievu gadījums, nevis gadījums, bet tās attiecības saspīlēts, vai ir latviešu sportisti, vai ir Krievu sportisti, vai ir kādu tur tie sportisti. Tā kā jā, visā kādi ir bijuši skandāli. Protams, mans mīļākais šī gada skandāls ir Kerling skandāls. Par Kanādu? Vai par pirkstu? Nē, par pirkstu. Man liekas superīgi. Tādiem ir jābūt skandāliem. Vai tu vari pieskārties tam akmenim vai fucking nevari? Viņu nedrīkst vadīt ne ar ko citu kā ar rokturi. Bet jautājums ir aizzilās vīdrs vai pirmzilās vīdrs. Bet man liekas, ka aizzilās vīdrs viņam vispār nedrīkst pieskarties. Tā, ka šis ir moot point, viņš nav aktuāls šis punkts. Viņu nedrīkst vadīt ne ar ko, kā vien ar rokturi. Jautājums, vai ar pirkstu tika vadīts tas akmens? Vai viņam tika veikts labās veiksmes pieskāriens?
Tas ir cits jautājums. Tas jau ir jau. Tas ir jau jautājums. Man ne? Tā, ka, ja, ja tu man personīgi viedokli gribi dzirdēt, protams, ka viņš liekas, man vienkārši vienbrīd likās, dēļ tā, ka tie Zviedri jau viņus bija apvainojuši vienreiz. Man likās ārkārtīgi dīvaini, ka pasaules tā kā lielākajā uzmanībās, ap citu es pamanīju, man ir neliels konspirācijas teorija, ka katra sporta federācija drīkst paprasīt kaut kādu naudiņu par translāciju. Es pamanīju, ka neproporcionāli daudz kerlingu rāda pa televizoru no visiem sporta veidiem. Es pieņemu, ka ir tādi sporta veidi, kurus mēs tā arī neesam redzējuši pa televizoru, bet kerlings, mums taču nav Latvijas izlases, tur nepiedalās. Kāpēc viņus laik rāda? Kerlingā nav latviešu. Nē, es pazīstu Kerlinga izlases vienu spēlētāju, bet viņi nav tikuši vienkārši domāskām spēlēm. Oh. Viņš komentētājs, kad rāda to Kerlingu. Un tā tad Aivar visu cieņu, bet man liekas, ka bija tā kā pa daudz viņi translē. Ir mazāk cits sporta veidi. Tātad Kerlings un daļslidošana man nesprotam iemeslu dēļ. Un tā tad iedomājieties to, ka tu jau saproti to, ka visi uz tevi skatās. Visi, ja vienreiz pa tevi jau pretinieka komandi pasūdzēsies, kādu vēlmu pēc tu dari vēlreiz. Un man radās teorija, ka tā ir obsesīva, kompulsīva lieta tam cilvēkam, ka viņš pats neko tam nevar padarīt. Un, iespējams, viņš vienkārši, un tajā brīdī viņam pašam liekas, ka viņš neko sliktu nav izdarījis. Viņš jau, tas tā kā cilvēkiem, kuriem ir nervu tiks, viņš jau pats viņam nevar likties, ka viņš to pats izdarīs, viņš lamājās pāri visam tam laukumam. Nē, tieši tā, viņš lamājās, ka viņš nav pieskāries tam sūdakmenim, jo viņam šķiet, ka viņš nav pieskāries. Pagaidi, ja tu neesi pieskāries, tad tu saki, es neesmu pieskāries pačkojam kameras. Nevis, dirst, stulbais kropli, ko tu man te bāzies virsū. Bet vecīt. Augsts testosterons tajā brīdī uz laukuma ir. Tu iedomājies, viņi tikko vienkārši izpumpējuši sev ar tām slotām. Viņš izpumpējas ar slotas, ar tukšu vienkārši. Tu iedomājies, kāds tajā brīdī ir testosterona uzplūdi vienkārši. Viņi pāraut cilvēku uz pusēm tajā brīdī. Jā, tāpat aizlidošanu vispār nerunāsim. Aizlidošana un maskulinitāte vienkārši. Es nedaros, es pagājušajā ierakstā stāstīju. Pēc mūsu tās epizodes par to, kad Olimpiskajās spēlēs nedrīkst būt šitie te opinion-based vērtējumi. Es Facebookā ieraudzīju, šitādu rakstu. Es to sāku, 2 minūtes rulēju lejā, kamēr es tiku uz nākamo postu. Cilvēki piekrīt. Tas nav tā kā... Tas nav, ka mūs kāds klausās? Tas nav universāls viedoklis. Neklausās neviens. Bet reāli, ja ir kaut kas, kur var vērtēt pa smukumu, bet, protams, kas tas tam tā kā būtu jau jābūt pašsaprotamam. Bet neko, lai jau viņi tur turpina. Vienkārši viņi atņem budžetu jau no tā korumpētās Olimpiskās komitejas. Viņi atņem vēl iespēju kaut ko nokorumpēt ekstra. Tas ir šausmīgi. Bet labi, es domāju, ka lēnām apaļojamies. Ir tomēr jau izskatos tev, jo nākamie, tev ir laiks jau diendusai. Kur vēl apaļāks par tevi? Tam. Es esmu baigi paēdis. Nākošās nedēļas viens no tematiem būs gavēns. Tim Burtonas. Nākošais nedēļa, aiznākošais nedēļa, bet kad man viņš sāksies nākamā nedēļa beigās. Reāli lieta tā ir, vai tu man te tagad vēl tā kā? Vai gavēns ir reāla lieta? Nē, vai gavēns tev būs reāla lieta? Man viņš ir bijis reāla lieta kāds 20 vairāk gadus, bet izņemot pēdējos pāris, kuros es biju tādā vieglā bedrītē. Tu burtiski neēdīsi vai tu ēdīsi tikai pa nakti? Es ēdīšu tikai no vakara, jā. Es ēdīšu tikai no vakara. Tā jau nekas nemainīsies. Alkoholam nē, psihotropijam nē. Varēsim vienkārši neierakstīt. Ārkārtīgi dziļām un twisted seksuālām perversijām. Par to es vēl neesmu izdomājis, bet iespējams, kad es pielikšu komatu uz brīdi. Nekas uz šobrīd mums taču vairs neklausās. Tātad, jā, par to parunāsim, es izstāstīšu tev piegājienu. Kas zina, varbūt tev piegājienu. Dārgie draugi, šis bija raidieraksts Cēsu rīts, kā vienmēr filmēts Ceisīs un kā vienmēr filmēts no rīta. Mani sauc Bruno, tas bija Jānis, atrodamies mēs studijā Cēsu skaņa, kur parasti vādi neplīst. Paldies, ka klausies, skatījies, ostīji. Tiekamies nākamnedēļ. Paldies, atā.